Sveiki, mīļie vērši, klāt maijas un skatāmies, kā tad vērši zīmē dzimušajiem klāsies. Nu, vēršiem, protams, šis ir vēršu laiks, un tas nozīmē, ka vēršiem klāsies ļoti labi, jo viņi būs uzmanības centrā, viņiem būs spēka pilni, viņiem būs dzimšanas dienas, jauns sācies solārais gads, un tas nozīmē, ka ir gan idejas, gan vēlmes, gan varēšana, gan apņemšanās, un šī ir ļoti laba arī fiziskās veselības kārtas. Tas nozīmē, ka tiešām ir spēks kaulos, ir varēšana darboties, un šī kārtas arī, kā jūs redzat, ir ļoti saistīta ar dabu, ar mūsu mājdzīvniekiem, ar visu kustīgo un nekustīgo dzīvo dabu, kurā jūs arī varat iegūt enerģiju miedarbojoties. Jūsos pašos ir pietiekami daudz spēku un vēlmes un gribēšanas, tagad iesaistīties pavasarī visos pavasara darbos, ja, un arī atgriezeniskā saite no dabas jums nāk ļoti, ļoti spēcīgi. Nu, tāds tiešām ļoti enerģijas piepildīts laiks, kuru vajadzētu izbaudīt, kuru vajadzētu apzināt, ja, un jūs varat pilnīgi noteikti uzsākt kaut kādus jaunus uzsākumus, nu, kā jau tas pienākās, kad ir atnākusi dzimšanas diena, un jūs nolemjat kaut ko jaunu uzsākt. Darbs. Darbs arī kā bauda. Jā, tātad šeit ir imperatori, kas saka, ka viss ir stabili, viss ir mierīgi, viss ir sakārtot. Darba augļus vairāk pašlaik var baudīt, nekā tie būtu sevišķi jānopelna. Te ir miers, te ir ritms, te ir metodes, ar kurām jūs strādājat, kas jums ļauj tā, nu, es gribētu teikt, diezgan viegli šajā mēnesī tikt cauri bez stresa, bez kaut kādām vajadzībām iesaistīt apkārtējos cilvēkus, bez steigas, bez kulšanās un bez tā, ka jūs kāds ļoti spēcīgi visu laiku norāda, ka jums būtu kaut kas jādara. Ja? Tā kā es gribētu teikt diezgan mierīgi. No otras puses, šī kārts ir stabila un lēnīga. Un tad tiem cilvēkiem, kam šis mēnesis bija paredzēts tādām straujam izrāvienam, aktīvai darbībai, jaunu kaut kādu resursu ieguldīšanai, lēnām. Ja? Šī ir lēna kārts, un tas nozīmē, ka daudzās lietās iespējams ir jāpagaida, daudzās lietās ir jābūt mierīgam, pat pacietīgam, bet toties tas ir auglīgi, jo šī kārts ar savu lēnīgumu ir auglīga, nevis ierobežojoša vai kaut kādā veidā šķēršļus veidojoša. Tas nozīmē, ka jūs varat mierīgi izbaudīt savus darba augļus, un ja kāds grib iet palūgt algas paaugstinājumu, tad tādā klusā, mierīgā, garā, sirsnīgā sarunā pateikt, ka es jau esmu pelnījis mazliet vairāk. Jā, tātad privātā dzīve vērši. Privātā dzīve ļoti, ļoti harmoniskā un tādā sakārtoti bagātā veidā. Ja? Tad jūs redzat pāri, kuram ir pietiekami daudz resursi, kuri, manuprāt, dzer šampanieti un ir uz tāda ļoti saticīga un mīlīga viļņa. Jā, šis mēnesis tad arī ģimenes dzīvē vai laulībā jums sola saticību, vajadzību un iespēju ieguldīt, mazliet patērēt, tas ir tādā pozitīvā noskaņā. Jums jau redzējām, ka nauda ir pietiekoši, spēks kaulos, partneris ir blakus, un faktiski varētu teikt, zelta laiki sākušies vēršiem. Es domāju, ka tas nav saistīts ar pārāk lielu tērēšanu, jo kā tu vari pārāk daudz iztērēt uz sevi? Nu, to vērsis to zina vislabāk. Ka sev mīļajam jau nevajag neko sevišķi liekt. Tā kā lieliski arī partnerattiecību kārtas, kas ļauj dāvināt dāvanas, aicināt uz pasākumiem, apdāvināt paši sevi, jaunas apģērbus, jaunas procedūras un visu, ko vien vēlaties. Dāvināt to partneriem. Un tiem cilvēkiem, kas tikai meklē attiecības, šī kārtas arī, protams, izskatās pēc labām, noturīgām, stabilām attiecībām. Un brīnišķīgā ziņa ir tā, ka šie cilvēki abi skatās vienā virzienā. Tas nozīmē, ka jums iespēja satikt cilvēku, ar kuru kopā ir interesanti, pavadīt laiku, runāt par lietām, jā, mazliet pabaudīt, un tad ir tāda stabila, racionāla un pamatīgs pamats, ja, tāds tiešām ļoti stabila attiecību kārts. Un padoms vēršiem. Viens vienīgs prieks. Novērtējiet to, kas jums ir,
un izbaudiet to, kas jums ir, un balstieties uz savējām prasmēm, cilvēkiem, vietām un lietām, ar kuriem jūs esat kopā jau gadiem ilgi. Tas būs jūsu stiprais balsts un plecs šajā mēnesī. Manuprāt, lielisks mēnesis vērši. Ak, jūs laimīgiem! Tiksimies nākamnedēļ!